Augšā uz skatuves es aicināšu Edmundu Valanti no Ekonomikas ministrijas valsts sektāra, Ievu Vēzemnieci, attīstības finanšu institūcijas Altuma, tas ir mūsu kredeks, kā Andres norādīja. Ieva, lūdzu. Ilzi Kukuti no Finanšu nozares asociācijas un Svetbank. Ilze. Andres mums jau ir. Jānis Ikaunieks, Rīgas enerģētikas aģentūras direktors, un Inga Iļģina no Klimata un enerģētikas ministrijas. Inga, sveiki. Un es pats iešu uz maliņu. Mazliet tehniska informācija runātājiem. Mikrofoni, paskatieties, ja neskan, tad ir jāieslēdz ar podziņu uz augšu. Es ceru, ka Ilze padalīsies ar Jāni ar mikrofonu. 6 runātāji, 58 minūtes ir izaicinājums, bet vienalga ir taisnīgi. Ir pāris lietas, kuras es noteikti gribētu pacelt šajā diskusijā. Viena no tām ir finansējuma pieejamības cikliskuma problēma, bet ne tik daudz koncentrējoties uz pašu problēmu, bet domājām, kā novērst šo te cikliskumu, kas, diemžēl, samazina uzkrātās naudas vērtību, ko iedzīvotāji uzkrāja renovācijas pasākumiem un sadārdzina pakalpojumu un materiālu izmaksas, diemžēl, cikliskā veidā. Tā ir viena lieta. Otra lieta, protams, ir, kas mums ir priekšā, uz ko varam skatīties, kādi finansējuma avoti mums nāks. Ne tik daudz varbūt uz to pagātni, bet pieminēt varam. Īpaši, ja ir labi piemēri, pēc kuru līdzības mēs varam arī nākotnē īstenot pasākumus. Un, sāksim varbūt ar to, ka es varētu lūgt katram no jums pavisam īsti, tiešām ļoti koncentrētā veidā pateikt pašu galveno, ko mērķa auditorijā vajadzētu dzirdēt. Ja tā ir problēma, tad uzreiz kā jūs skatāties, kā jūs to risināsiet, ja jūs apzināties to problēmu. Un, protams, ka drīkst pateikt arī to, kas šobrīd ir pieejams, vismaz tie, kuriem ir finansējums, kur rokās ir Ekonomikas ministrija Altums, enerģētikas aģentūra arī CAN un privātais kapitāls arī. Un, varbūt es tad varētu lūgt ar Ekonomikas ministriju sākt, Edmund. Jā, paldies. Tad, droši vien neko jaunu tādu lielākai daļai no auditorijas nepateikšu. Šis ir, manuprāt, ļoti pateicīgs laiks, jo nauda ir pieejama gan daudzdzīvokļu māju siltināšanai. Jāsaka tā, ka mēs esam procesā, lai pārietu no A&M finansējumu uz Eiropas fondu finansējumu. Un mainot šo finansējuma avotu, esam piedomājuši pie tā, lai arī programma būtu interesantāka, pieejamāka un arī paredzētu nedaudz lielāku atbalstu inovatīviem risinājumiem. Viena lieta, esam pielāgojuši daļu finansējumu un redzam, ka ar siltināšanu tik labi neiet Latgales reģionā, kur pirktspēja ir mazāka, tad šim reģionam mēs esam paredzējuši to, ka var iestartēt arī ar daļai mājas siltināšanu, tad nav nepieciešams sasniegt 30% energoefektivitāti, var arī izvēlēties mazākus pasākumus un tādējādi tik un tā dot ieguldījumi Bartavu mājas nosiltināšanā. Mūsuprāt, tas ir ļoti kritiski šim reģionam, dot tādu iespēju. Tas ir viens, otrs mums ir paredzēta nedaudz augstāka intensitāte tādiem projektiem, kas paredz šo jauno pieeju, ko arī kolēģis no Igaunijas rādīja, tātad šīs modulārie paneļi, teiksim tā, lai šī tehnoloģija arī pēc iespējas straujāk attīstītos Latvijā. Tāpat arī ir paredzēts papildus atbalsta intensitāte tajā gadījumā, ja tiek siltinātas
3 mājas kopā. Teiksim tādā ziņā, lai arī iegūtu, teiksim, tā apjoma ekonomiju. Bez daudzdzīvokļu mājām mums ir vaļā un šobrīd var pieteikties arī komersanti. Energoefektivitātē mēs esam veikuši, jau šis ir 8. uzsaukums, tā kā mēs gaidām un aicinām pieteikties gan ēku, ražošanas ēku siltināšanai, gan arī iekārtu, gan var saules paneļus un dažādas tehnoloģijas iegādāties. Tā ir otra lielā iespēja. Un trešā lielā iespēja, kas katrai valstī ir būtiski, arī publiskā sektora ēkas tiek siltināts. Mums ir paredzēts finansējums. Finansējums ir atsevišķi izdalīts kultūras jomai, bet arī visām citām ministrijām būs pieejams finansējums, lai tās ēkas varētu nosiltināt. Pēdējā lieta par šo pārēju, tā ir tāda sāpīga tēma, kas ir vairākas reizes mēs esam arī apdedzinājušies ar to, kad viena perioda finansējums beidzās un tad ir kaut kāds pārtraukums gads vai pusotrs un tad tā nozara faktiski gan iznīkst un rodās daudz dažādi, kā saka, izaicinājumi arī pārliecināt, atsākt siltināt. Tad, manuprāt, pie šī brīža situācijas tā pārēja ir gana veiksmīga. Tuvākā laikā mēs atvērsim programmu, līdz ar to tādu pārāvumu, ka industrija ciest arī būvniecības vai būvmateriālu ražotāju industrija uz nākošo sezonu nav. Tā kā tas ir izdevies novērst un par to ir liels prieks. Paldies! Paldies! Paldies, ļoti koncentrēti. Andres, you already... Anders, jūs jau runājāt diezgan gari, bet varbūt, ka jūs vēlaties īsumā kaut ko vēl piebilst. Jā, jums taisnība, es jau diezgan daudz izstāstīju savā prezentācijā, bet īsumā no Igaunijas puses renovācija, mājokļu siltināšana nav tikai runa par energoefektivitāti, bet arī ekonomisks jautājums, jo valdība ir veikusi aprēķinus, ka ja valsts subsidē kādas 30% no valsts subsīdijām nāk atpakaļ kā jaunas darba vietas, būvniecībā, ģimenes politikā, kur jūs zināt, ka daudz igauņi brauc uz Somiju strādāt, bet šo energoefektivitāti tas palīdz viņus noturēt Igaunijā, tas arī nes savu labumu. Tā kā 30% no subsīdijām atgriežas nodokļos atpakaļ valsts budžetos. Bet, ja, piemēram, skatāmies uz Igaunijas austrumu reģionu Narvu, tur tiek īstenota 10 miljonu eiro atbalsta programma, arī, lai nodrošinātu šo te reģionālās attīstības veicināšanu. Tā kā Eiropas fondu līdzekļu izmantošana ļoti svarīga un redzu, ka Latvijā Altums ļoti labi strādā, ministrija aktīvi darbojās, lai īstenotu šo te siltināšanu visā Latvijā, un pie mums arī brauc latviešu kolēģi, mēs dalamies ar pieredzi par to, kā mēs varam to visu organizēt labāk, un tā kā valsts atbalsts ēku siltināšanai ir ļoti svarīgs, tas ir saistīts ar ļoti daudziem dažādiem aspektiem - energoefektivitāti, veselību, ekonomiku. Tā kā tas aptverto jautājumu loks ir plašāks nekā tikai investīcijas vai īpašuma vērtības paaugstināšana, bet jūs arī, faktiski tās subsīdijas atgūstat caur nodokļiem. Jā, caur nodokļiem, tātad caur darba vietām. Paldies, ka uzsverāt šo svarīgo aspektu. Viss skatās uz Altumu. Citi, ir cilvēki, kur saka, Altuma rokās ir pārāk daudz, baigi centralizēta viss ir, bet varbūt pavisam īsi, ko Altums šobrīd piedāvā un kas mums ir Altumam atvilknē, ko izņems ārā un dos tālāk. Jā, labdien! Tā kā manā pāraudzībā tieši daudzdzīvokļu māju atbalsta programmas, un Edmunds jau minēja vairākas no tām, pat septembra sākumā mēs aizvērām programmu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā, kas tiek finansēta no atvesļošanās noturības mehānisma. Bet jāteic, ka šo projektu realizācija vēl turpināsies arī nākamajā gadā, līdz ar to būvniecības sektors tiks nodarbināts. Ja. Paralēli jau ciešā sadarbībā ar ekonomikas ministriju mēs līdzdarbojamies arī jaunās programmas tapšanas laika procesā un domājams, ka tuvākajā laikā šo programmu arī varēsim jau piedāvāt interesantiem.
Eiropas komisijas pārstāvis pieminēja Eiropas investīciju bankas programmu Elēnu, jā, pie kuras arī šobrīd Altuma ļoti cītīgi strādā. Protams, ir vēl formalitātes, kas ir sadarāmas kopā ar Eiropas investīciju banku, bet mēs ļoti ceram, ka nākamā gada sākumā mēs varēsim atvērt šo te atbalsta programmu. Un atbalsts šīs programmas ietvaros tiks tieši piedāvāts daudzdzīvokļu māju projektēšanas un tehniskās dokumentācijas izstrādes atbalstam. Un pēdējais punkts, ko es vēlējos piebilst, ir tas arī, ka Altuma pāraudzībā ir arī daudzdzīvokļu māju remonta aizdevuma programma, kuras ietvaros jau vairākus gadus. Šī programma ir atvērta, šī ir atbalsta aizdevuma programma. Tātad tīrie aizdevumi, kurus ietvaros māja var saņemt dažādu darbu ar un ne ar energoefektivitāti saistītu veikšanai, gan jumta nomaiņa, gan lifta nomaiņai un tam līdzīgiem darbiem. Tā kā, jā, arī šāda finansējuma pieejamība ir pieejama Altuma. Paldies! Paldies! Inga, Kems salīdzinoši nesen ir saņēmis energoefektivitātes pasākums savā portfelī, ko Kems dara un var izdarīt un skatās, ko varētu izdarīt. Jā, energoefektivitāte mums noteikti ir viens ļoti būtisks aspekts mūsu darbībā, un mēs arī skatāmies, ko mēs varam darīt no savas puses. Viens no pasākumiem, kur šobrīd arī tiek sniegts atbalsts mājsaimniecībām, ir no emisiju kvotu izsoļu instrumenta, kur tiek sniegts atbalsts gan, teiksim, jaunu saules paneļu, vēja un akumulācijas sistēmu uzstādīšanai, tāpat arī kolektori siltumsūkņu vai pieslēgumu centralizētajai siltumapgādei. Šis viss noteikti veicina arī energoefektivitāti mazliet no cita veida, bet veicina arī šo te mājokļos komfortu un visu pārējo vienlīdz kopā ar, teiksim, siltināšanu. Šis iet ļoti labi komplektā. Tad tas, ko mēs vēl darām, šim te EKI instrumentam mēs redzējām lielu pieprasījumu, un jūlijā tātad tika pievienot papildus 5 miljoni, lai varētu sniegt pietiekamu atbalstu, jo interese ir liela. Droši vien arī Altums par interesi nevar sūdzēties privātmājas. Jau, teiksim, programma bija izsmelta, tā ka es teiktu, ka mūsu mājsaimniecības ir ieinteresētas gan siltināt, gan uzlabot savu energoresursu portfeli, zaļināt, tā ka droši vien mums ir jāmeklē tie efektīvākās iespējas. Droši vien vēl viena lieta, ko gribētu pieminēt, ir grozījumi vēja elektrostaciju regulējumā, kuri tika pieņemti mazāk kā mēnesi atpakaļ augustā, kuri paredz, ka tātad projekta attīstītājiem būs jāmaksā zināma naudas summa gan mājsaimniecībām, kas atrodas tuvākajā apkārtnē, gan pašvaldībai. Un pašvaldības arī šo finansējumu noteikti saņem, to varētu izmantot gan klimata, gan energoefektivitātes pasākumu īstenošanai vai arī, teiksim, savas infrastruktūras uzlabošanai. Šeit energoefektivitāte arī būtu viens tāds atslēgas moments, kur varētu papildus finansējumu atrast. Tā būtu daļa no atbalsta, ko komersants maksātu, jo, kā mēs zinām, tur daļa aiziet patiešo īpašniekiem, nekustamā īpašuma un daļa pašvaldībām. Tieši tā kompensācija sadalās uz pusēm. Puse pašvaldībai, puse mājsaimniecībām. Mājsaimniecības rīkojas kā vēlas, un pašvaldības tātad varētu arī savu daļu izmantot. Vai energoefektivitāte varētu būt kā nosacījums, vai tomēr tik strikti tas netika noteikts? Ministru kabineta noteikumi jau ir pieņemti, un tā ideja, kas ir iekšā, ir tomēr nav gluži tikai energoefektivitāte, arī klimatam tomēr, arī infrastruktūras sakārtošanai, teiksim, ceļiem un tā tālāk. Nav varbūt tieši mājokļiem un tā tālāk, bet arī šī ceļu sakārtošana tomēr veicina energoefektivitāti. Nozīmē, ka faktiski tieši pašvaldība, kā šī resursa turētājs, tad varētu būt tā, kuras atbildībā vai rokās ir izlemt, vai kādai vajadzībai tas tālāk aiziet, vai energoefektivitātei vai kam citam. Tieši tā, pašvaldība var noteikt, kas ir viņa prioritāte, bet noteikti mēs saredzam, ka energoefektivitāte bieži vien varētu būt šis te. Energoefektivitāte pirmajā vietā, labi. Paldies pagaidām, Ilzē.
Droši var runāt. Es zinu, ka tev ir daudz ko teikt, bet... Es ļoti kompakti un konkrēti. Tev bija jautājums par to cikliskumu problēmu. Tur es varbūt nokomentēšu to, ka kā mēs varbūt to varētu risināt, jo tās iespējas būtu to risināt caur ciešāku vēl partnerību, kas mums jau ir ļoti labi, piemēram, arī kādā veidā kaut kādas vienotas vadlīnijas, pēc kura vadās un strādā tirgus, privātie finansētāji, un attiecīgi tad ir privātais finansējums pieejams, un attiecīgi Eiropas fondi ir tikai kā papildus arī finansējums, bet mēs strādājam pēc vienotām vadlīnijām, vienotiem principiem, kas mums būtu jāsasniedz, kādi tie mērķi. Tā kā, tādā vispārīgākā mērogā mēs jau šeit runājam, renovācijas stratēģija, nacionālās likumdošana tā tālāk. Varbūt, ka tas palīdzētu. Ja. Vēl varbūt tā galvenā ziņa, ko es arī šeit vēlos pateikt, ka šobrīd Latvijā finansējums mājokļiem, gan daudzdzīvokļu, gan arī privātu mājām energoefektivitātei tirgu ir pieejams. Un teiksim, šobrīd mēs gribētu finansēt vēl vairāk. Tas, ar ko mēs, teiksim, šobrīd strādājam, ka mums pietrūkst apjomu. Mēs gribam lielāku apjomu. Protams, ir iemesli, kāpēc tie apjomi ir mazāk. Tātad gan 22. gads, karš Ukrainā, enerģētiskā krīze, Eļbora augstās likmes, bet arī tad tirgus, lai palīdzētu klientiem, mēs veidojām kampaņas, piemēram, 0% likmes uz 2 gadiem. Arī tagad vēl tas tiek turpināts. Ja? Līdz ar to, kā būt vairāk vēl pieejamiem klientiem, kā diversificēt piedāvājums, tas ir tas virziens, kur mēs kā finansētāji strādājam, jo mēs ieviešam Eiropas Savienības ilgtspējīgo finansēšanas ietvaru. Un tas arī ir mūsu šodienas darbs, ļoti nozīmīgs. Izglītot klientus, izprast viņu vēlmes, saprast, kur mēs varam būt vēl labāki, vēl pieejamāki, bet tā galvenā ziņa, ka privātais finansējums daudzdzīvokļu māju energoefektivitātei arī ir pieejams. Es apstāšos šeit. Jā, paldies. Jāni, lielākā pašvaldība Latvijā, visvairāk dzīvojamā fonda, kas brēc pēc renovācijas, nav viegls portfels. Jā, tad gribētos teikt, ka Rīgā beidzot no vienas puses visi soļi ir nosegti vai noklāti, un arī katram solim esam gatavi jebkurai ēkai daudzdzīvokļu stāvēt blakus un arī līdzfinansēt, vai nu lai nonāktu līdz valsts atbalsta programmām Altumā, vai arī, lai teiksim, pieteiktu šo te atjaunošanas projektu no Rīgas domas budžeta līdz 50 000, kas ir jau vairākus gadus. Tad šobrīd, tieši pateicoties arī iepriekš jau minēto finansējumu izmantošanai, Rīgas enerģētikas aģentūra īsteno Eiropas Investīcija bankas Elenas projektu. Mēs vienas pieturas aģentūras ietvaros ne tikai dodamies pie iedzīvotājiem, informatīvajām sapulcēm, sagatavojam šos atjaunošanas plānus un izskaidrojam visus soļus pieejamos finansējumus, bet arī fiziski līdzfinansējam visas dokumentācijas izstrādi, energoauditu, tehnisko apsakošanas atzinumu, arī tehnisko projektu un līdz 90% no summas, bet saprotams, ka kā publiskai iestādē ir dažādi ierobežojumi, bet arī pie tā vēl strādājam. Taču no otras puses skaidrs, ka ir joprojām ļoti daudz dažādi šķēršļi vai sarežģījumi tieši lēmumu pieņemšanas procesā, kur mēģinam iedzīvotājus informēt, bet pašvaldība īsti nevar iedzīvotāju vietā šīs ēkas atjaunot, līdz ar to tas darbs pie iedzīvotāju no aktivizācijas arī citu Eiropas atbalsta programmu ietvaros turpinās. Un, kā sākotnēji minēja to jautājumu, varbūt tās, kas būtu, varbūt tās vēl papildus jādara vai būtu tāds nākamais solīts, tad arī no Rīgas enerģētikas aģentūras mēs redzam, ka tiešām tas šobrīd pašvaldībā visi šie soļi ir finansēti vai noklāti. Tas nākamais, kas mums šķiet, tieši runājot arī par
par šīs dienas rīkotāju tās komitejas otru pusi sociālajām lietām, tieši tā enerģētiskai nabadzībai, tieši runājot par trūcīgajiem un masturīgajiem, teiksim, ir ļoti daudz cilvēku, kas šobrīd ar grūtībām var norēķināties par saviem rēķiniem. Un tad līdz ar to tiešām nodrošināt to, ka atjaunošanas procesā mēs neapgrūtinām vai nepalielinām izdevumus šiem cilvēkiem. Tas ir tas mūsu tādā dienas kārtībā nākamais risināmais jautājums. Jā. Paldies. Paldies. Diezgan raibā pieredze un raiba situācija, daudzi finansējuma avoti par cikliskumu, par cikliskumu problēmas novēršanu vairāk no jums jau runāja. Tas ir labi, ka ir darīts tas, kas ir līdz šim darīts. Jautājums ir, vai, piemēram, privātā kapitāla salikšana kopā ar publisko kapitālu līdz šim ir bijis tā kā efektīvi, vai tur ir kaut kādi jūsu ieskatā, kaut kādas iespējas pilnveidot to, ka tas privātais kapitāls ar publisko tomēr sastopas, jo mans pieņēmums ir, ka ja ir kaut kādi ierobežojumi, formāli ierobežojumi saņemt finansējumu, un, piemēram, tas nevar būt dalīts vai kombinēts no dažādiem avotiem, tad tur, tas varbūt samazina iespēju nofinansēt kādu projektu. Ideālā gadījumā tur barjerām nevajadzētu būt un vajadzētu to tirgus klātbūtni, to brīvā tirgus iespēju arī iesaistīt. Varbūt kāds grib nokomentēt ātri. Ilze un pēc tam. Es ļoti īsi, man liekas, ka galvenais ir jāskatās mums klients, un tas atbildi varbūt ir jāmeklē. Es domāju, ka ērtāk pieejamāk klientam, un tur, kā saka, vienmēr var uzlabot, var labāk, tā kā, bet klients ir galvenais, jo arī vadoties no tās renovācijas, Eiropas Savienības renovācijas stratēģijas, tātad tur ir ļoti skaidri teikts, ir jānodrošina, lai mēs varam gan dziļo renovāciju piedāvāt, gan pakāpenisko un pēc iespējas saprotamāk, pieejamāk klientam. Es domāju, ka tas ir tas ceļš, kur mums privātam ar publisko turpināt sadarboties. Labi. Es redzu, kā Andres, yes, go ahead. Ja mēs runājam par renovāciju un šī brīža atbalstu, tad 30% faktiski tātad ir pieejami atbalsta formā un pārējie 70% jāsadz ir privātajiem pašiem, tātad bieži vien cilvēki gan to aizmirst, ka tie ir līdzekļi paredzēti no tātad cilvēkiem, kas sēdz, kā saka, savas vajadzības, te nav 100% tātad nofinansēts viss no valsts puses, to mēs te varam aizmirst. Bet, ja mēs paskatāmies tātad šo te privātā kapitāla tātad jautājumu, tātad un tā pieejamība renovācijas projektiem, tad principā visi lielie būvniecības uzņēmumi, vismaz Igaunijā, tātad arī pārējās Baltijas valstīs arī, tātad būvniecības uzņēmumi jau grib kaut kādus lielākus apjoms, ja viņiem piedāvā atjaunot vienu ēku, viņiem tas nešķiet pietiekami pievilcīgi vai izdevīgi, viņiem tas apjoms nav pietiekami interesants. Tādēļ, mēs jau vairāk runājam par jau veselu kvartālu, teiksim, renovāciju, vai, piemēram, kā Rīgas nama pārvaldnieks, piemēram, nodarbojās ar 100 ēku atjaunošanu vienu projektu ietvaros. Būvnieks jau interesē tas lielais apjoms, jo mēs, piemēram, runājam par šiem te rūpnīcā jau saražotajiem paneļiem, tātad jau gatavajiem paneļiem, tātad, tos var piedāvāt arī, tātad šis te ražotājs, bet ir nepieciešams, lai pilsētas arhitekts, piemēram, atbalstītu šādu risinājumu, un līdzīgi kā tātad Baiba jau minēja, mums arī, tātad arī jāskatās tātad uz to, kādā stāvoklī atrodas tātad šīs te ēkas. Šobrīd ir, protams, rudens, bet drīz pienāks ziema, tātad uzsnigs sniegs. Mēs visu laiku atradīsimies iekštelpās, tātad gan mašīnā, gan mājās un svaigā gaisa, tātad, ja ventilācijas jautājums būs ļoti aktuāls, ir, protams, Latvijā uzņēmumi arī, kas nodarbojas ar šīm te ventilācijas sistēmām, to nodrošināšanu, un tas ir veselības jautājums, ne tikai ekonomikas un enerģētikas jautājums, tad daudz saistīti jautājumi, tātad, bet es varbūt es kā arī jau parāk plašu problēmu lūk. Jums Latvijā iepriekšējā Round Baltica projektā, kas bija orientēts uz lielā mērā uz to veidu noskaidrošanu, kā varētu piesaistīt vairāk finansējumu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai. Viena no versijām, kas izskanēja, bija pakot projektus kopā, tas angliskais iedziens būtu bundling projects. Tā kā ir tā mēroga sasniegšanai, bet Jānī, lūdzu.
Jā, joprojām šis energoefektivitātes fonds nav nekur pazudis. Skaidrs, ka arī pašvaldības ieskatā tāds ilgtermiņa nemainīgs finansējums pie vieniem nosacījumiem ir tiešām runājot par ilgtermiņu ļoti svarīgs. Šobrīd no tādām praktiskajām darbībām tiek kopā ar Finanšu departamentu tiek skatīts, kā piesaistīt tieši šīs zaļās obligācijas, kā finansējumu, ko varētu izmantot, jo pašvaldībai no pagājušā gada šādas tiesības ir un iespējas un potenciāli, teiksim, piesaistot šīs obligācijas, kā pašvaldība tālāk, teiksim, rīkotos uz kādiem nosacījumiem tieši, teiksim, lai šos projektus praktiski arī tālāk īstenot tā skaitā, gan kvartāli ietvaros, gan apvienojot, gan iesaistot pārvaldnieku, lai veicinātu. Taču joprojām ļoti svarīgi ir tieši, kā Andres minēja, tas volume, tas apjoms, tas projektu plūsma, tas angliski sakot arī pipelines, jo arī šobrīd piesaistot, pieņemsim, 100 miljonus eiro zaļo obligāciju, tas lielākais izaicinājums būs tieši šis ēku skaits. Šis ēku skaits, lai mēs operatīvi ātri varam šos projektus īstenot un līdz ar to tām darbībām gan ar Elēnu, gan ar citiem Eiropas projektiem, kur mēs iesaistam šo veidojam iedzīvotāju tādas kopienas, ka viņi tiešām ir kopā, pieņemsim, Kāgenskalna Priežu kvartāls vai kur vasarā, man liekas, reiz mēnesī vai reiz 2 mēnešos notiek aktivitātes, kur solīt pa solītim, sākot ar Facebook grupu, tad ir kaut kādas WhatsApp vai nav kādas citas platformas saziņas, ir māju vecākie jau visām ēkām, ir viņiem iekšējās saziņas, ir jau lēmumi, teiksim, tas nav ātrs process, teiksim, tiešām kvartāli ietvaros, bet tādas virzības, kuras nedod uz tūlītēju rezultātu, bet ir ilgtermiņa darbs, ir ļoti svarīgs, jo pakāpeniski šīs lietas virzās uz priekšu. Un tajā brīdī ir nepieciešams šāds energoefektivitātes fonds, kas var visu šīs lietas arī nofinansēt. Paldies! Jā, paldies, Inga. Jā, varbūt paturpinot Jāņa teikto un runāto par šo kvartālu renovāciju, mēs arī šo saredzam kā ļoti būtisku soli energoefektivitātes veicināšanai, jo tas paver iespējas tālāk arī centralizētās siltumapgādes sistēmu energoefektivitātes paaugstināšanai pārējai uz modernākām sistēmām, uz zemes temperatūras siltumu. Bez kvartālu renovācijas mēs tur nenonāksim. Un šie ieguldījumi renovācijā sākotnēji pavilks pēc tam investīcijas arī tālāk. Arvien vairāk un vairāk investīciju, teiksim, kā sniega bumbas efekts nākamajos līmeņos. Tad to droši vien būtu būtiski minēt. Bet šeit, es gribu arī atgriezties pie vienas šķēršļa, ko Jānis minēja, ir šie neaizsargātie iedzīvotāji, kur mums tiešām ir jāatrod risinājums, kā mēs varam viņu atbalstu šim visam iegūt. Un te droši vien mans ieteikums būtu nedomāt jaunu divriteni, bet paskatīties, ko dara apkārt, ko dara mūsu reģionā, mūsu kaimiņi. Gan Lietuva šo ir veiksmīgi, manuprāt, atrisinājusi. Arī apkārt. Mums būtu jāmēģina tiešām paskatīties, kur šis strādā un strādā labi. Nevis mēģināt kaut ko pavisam jaunu un pavisam savādāku. Labi, mēs zinām, ka uzvedības maiņa arī ir ļoti svarīga. Es pieņemu, ka šobrīd situācija uzlabojas, interese aug tomēr un lēmumu pieņemšanas procesi arī tika pamainīti. Mēs zinām, ka viens veids, kā mainīt uzvedību, ir pielietot veco labo apskāvienu, burkānu un pātagas metodu angļu valodā. Tas ir Hugs, Carrots and Sticks. Un svarīgākais ir spēt identificēt, kurā brīdī, kādā proporcijā šie te apskāvieni, jeb informēšana, izglītošana, burkāns vai pātaga būtu jāpielieto. Kā jūs šobrīd skatāties, ja vērtē to aktivitāti, kāda ir šobrīd, vai ir nepieciešams vēl kaut kādā veidā stimulēt ar piespiedu pasākumiem patēriņu pusi vai arī piedāvājumu pusi? Teiksim, piedāvājumu pusi, es domāju, apsaimniekotājs, vai tur būtu vēl potenciāls uzlikt kaut kādas pienākumus, radot, piemēram, labvēlīgāku kādu nodokļu režīmu īslaicīgi vai periodiski un tā tālāk.
Es domāju, ka jā, tieši runājot varbūt arī tieši par pārvaldniekiem, jo, ja mēs skatāmies valsts pilsētas, kur, teiksim, tā skaitā Rīgu, tad pašvaldības šie apsaimniekotāji arī citās pilsētās skaidrs ir noteikti šie mērķi un notiek darbības, kurā pilsētā varbūt veiksmīgāk, kurā neveiksmīgāk, bet ja mēs skatāmies varbūt tās par privātajiem pārvaldniekiem, ir ļoti, ne visi pārvaldnieki ir ieinteresēti šādus pasākumus veikt. Ir tiešām kooperatīvi vai mazāk pārvaldnieki, kur arī Rīgas enerģētikas aģentūra vēršās katru mēnesi ar jaunām ēkām, saņem šo līdzfinansējumu, tiešām aktīvi strādā, bet tāpat laikā, nav novērota tāda varbūt ļoti liela citu privāto lielāko pārvaldnieku aktivitāte. Un no šī skatoties, es domāju, agri vai vēlu, ka ja viss šis atbalsts ir šobrīd pieejams, tas, ko mums vajadzētu darīt, ir pavērot, cik ātri tas tiek apgūts vai cik ātri šie projekti tiek īstenot, un pēdējā programma mums salīdzinoši ātri tika izpildīta. Es domāju, tas būtu jāskatās arī par nākamo darbības programmu, un tajā brīdī, ja mēs spējam nodrošināt finansējumu, tas tiek ļoti ātri apgūts, tad, manuprāt, nebūtu nepieciešami tādi ļoti spēcīgi šie pātagas mehānismi, tāpēc tad sanāktu tā, ka mēs, mudinām vairāk iedzīvotājus izmantot kaut kādus šos risinājumus, bet finansējums vienkārši ir ierobežots. Savukārt, ja šī aktivitāte joprojām būtu tāda gausāka, lēnāka un finansējums netiek pietiekoši ātri īstenots, vai šie pasākumi netiek pietiekoši ātri veikti, tad tādā ilgākā termiņā šīm papildus prasībām vai šiem pātagiem būtu jābūt. Un joprojām, es domāju, tas, kas mums būtu jāskatās, ir uz šo normu, kas jau ir noteikta, bet nav definēts, kā mēs viņu varam piemērot. Ir saistībā ar to, ka ir noteikts, ka energoefektivitātes klases ir atbilstošas ēkas, kas tāpēc ir ļoti, ļoti daudz, bet visas pārējās ir neatbilstošas. Un līdz ar to, es domāju, ka šeit būtu tas jāiet uz to, ka iedzīvotājiem šajās ēkās ir jābalso pret atjaunošanu, nevis par. Līdz ar to, ka pārvaldniekam šādām ēkām ir piešķirtas tiesības paziņot, ka māja tiks atjaunota. Un iedzīvotājiem ir tiesības kādu saprātīgu laiku ietvaros balsot pret. Bet ja šī ēka ir neatbilstot, tad pārvaldniekam tiesības vienkārši organizēt šos darbus. Tas, manuprāt, būtu tāds ļoti samērīgs un saprātīgs risinājums, tiešām vēršoties uz šīm ēkām, kurām ir lielākie enerģijas patēriņi, līdz ar to gan ekonomiski izdevīgāk, gan arī parasti šīs ēkas arī ir tehniski sliktākajā stāvoklī. Paldies! Jā, paldies par komentāru. Edmunds jau arī gatavs ko pateikt. Es varu bišķi par tām pātagām vēl nedrusciņi. Labi, un tad Edmunds, jā. Es gribētu par to pātagu mums vienkārši aicināt, būt uzmanīgiem, padalīšos kādēļ, jo, man liekas, ir ļoti svarīgi sakot līdz tam maksātspējas līmenim, jā, un arī tas, cik no ienākumiem mājsaimniecība maksā par mājokli, un tas, ko mēs finanšu sektorā redzam, ka gan siltumapgādē vai ūdens apgādē, siltumapgādē ir mainīgi, gan paceļās tarifi, gan samazinās, jo ir investīcijas. Bet arī ūdens atkrituma saimniecība, tāpēc arī kaut kādas vēl papildus jaunu pienākumu un izmaksas, ja kaut kāda pieauguma arī pakalpojumi, pieņemsim arī minimālās algas pacelšana, ja faktiski nozīmē pakalpojumu pieaugumu arī māju apsaimniekošanā. Ja. Līdz ar to tas līmenis, kā tiek maksāts mājsaimniecībā par mājokli, ja, tam būtu jāsako līdzi. Ja. Jo tur, kur mēs nākam ar finansējumu, tad mēs vērtējam to spēju, kādā termiņā tad īpašnieki var un varēs atmaksāt, lai saistības ir atmaksājamas. Ja tas būtu ļoti, ļoti svarīgi. Paldies. Taisnīga piebilde. No savas puses, varbūt vēl pie iepriekšējā pavisam īsi, uzsākot siltināšanas programmas, tā sadarbība ar komercbankām vienmēr ir bijusi. Tādā ziņā tie pasākumi pilnīgi noteikti tas nav valsts vai fondu finansējums bijis pamatā, tas ir tomēr iedzīvotāju un arī aizņēmumu pamata nodrošināts, tā kā tā sadarbība vienmēr ir bijusi. Mums visādi ir gājis, ir brīži, kad vairāk kreditē, kad mazāk esam strīdējušies tad par procentu likmēm.
cik tās ir lielas, bet kopumā jau jāsaka tā, ka, lai kā ir gājis, man liekas, ka runāt par to, ka tā kopumā kāds brīdis būtu bijis, kad mums nekreditētu, mums tā nekad nav īsti bijis. Ir kaut kādas specifiskas lietas, kur varbūt mēs esam, varbūt vairāk altums ir iesaisties, bet kopumā Komercbanks ir tas mugurkauls, uz kā finansējuma tā siltināšana turās, un lielā mērā jau arī jāsaka liels paldies viņiem, jo viņi jau arī to dzīvot spēju un atmaksāšanās spēju arī seko līdzi, jo jāsaprot to ka tā ir nauda, kur arī jāatmaksā, neskatoties uz ietaupījumiem, līdz ar to viņi mums ir ļoti kritiski sadarbības partneri. Runājot par burkāniem un pātagām, es domāju, ka man pārliecība ir tāda, atbalsta programmas jau ilgstošu laiku, kas ir ar būtisku Eiropas Savienības atbalstu, ir bijis pamatā. Godīgi jāsaka, nav jau vienīgais segments, kur tiešām to burkānu elementu vajag, ir tie mūsu maznodrošinātie, kas pēc būtības viņi nevar atļauties. Visos pārējos gadījumos, un to arī pierāda Latvijas pieredze, vairāk ir stāsts par uzticēšanos apsaimniekotājiem, par uzticēšanos tam pašam būvniekam, par uzticēšanos projektu rakstītājiem, par uzticēšanos bankai, jo, faktiski, ja šī uzticēšanās ir, mēs zinām, mums ir ciemati, kur visas mājas ir nosiltināts, mums ir pilsētas, kur daudz mājas ir nosiltināts. Tur ir tā uzticēšanās un tā vide ir tāda, un tās nav pilsētas vai ciemati, kas ir kaut kā izteikti bagātāki vai kā. Tas ir tas, kur viens skatās no otru, uzticās, jo šīs investīcijas jau lielā mērā ir ilgtermiņa. Ja šī uzticēšanās ir, tad faktiski vairāk jau nekādus burkānus lielus nevajag. Mēs esam padarījuši lēmumu pieņemšanu vienkāršāku, ir šobrīd tās visas izmaiņas, kas ir arī par to, ka arī energoefektivitāte ir kļuvusi par obligāti veicamiem pasākumiem, ja, teiksim tā, mēs atpaliekam no to, ko regulējums noteica, bet, teiksim tā, ja šī uzticēšanās nebūs, tad arī tās pātagas tik un tā nestrādās, un tā mūsu praktiskā pieredze arī no būvniecības regulējuma viedokļa tur, kur mums ir bijuši, teiksim tā, nesamērīgi augsts energoefektivitātes prasības jau arī esošām mājām, godīgi sakot, viņas jau arī nav bijuši ieviestas. Līdz ar to tur ir ļoti jāsako līdzi, ko arī kolēģi teica, tā ir maksātspēja un realitāte, jo, sarakstīt jau var daudz ko, bet, ja faktiski to cilvēki nevar atļauties un dzīvē ir ļoti daudz izaicinājumu, tad tā nav pirmā lieta, kurā cilvēki iegulda, un tad nav ieguvēja neviens, jo tad, kad ir regulējums un viss viņi ignorē, faktiski tad tāds nihilisms un neapmierinātība no visām pusēm veidojas. Tā kā tam ir ļoti būtiski pievērst uzmanību. Un tā ir tiešām viena no barjerām, tā saucamā novērtējums par naudas nākotnes vērtību angļu valodā, tāds present bias jēdziens ir, kad šķiet, ka šodien es ieguldīju, ja es šodien to naudu ieguldīšu, es nedabūšu atpakaļ, tas nebūs tā vērts tas ieguldījums, ka labāk tā nauda man ir šodien, un es to iztērēju, nekā sagaidu, kad man būs iegūms nākotnē. Bet Andrēs gribēja komentēt. Jā, es vēlējos pieminēt, ka šī augstās procentu likmes siltināšanas projektiem Latvijā, daži kolēģi saka, ka ir ļoti svarīgi apmainīties ar pieredzi ar kaimiņu valstīm, Latviju, Lietuvu. Mūsu pieredze pēdējos gados ir Igaunijā, ir viesojušās daudzas mācību vizītes no Latvijas un ir doing study tours from Pärnu, Tartu, Tallinn, Rakvere, many cities. Mums ir bijušas daudzas mācību vizītes Rakverē, Tallinā, Pērnavā, daudzās pilsētās. Un tā kā šīs mācību vizītes ir saistītas tieši ar mazām pilsētām, kur ir runa par atsevišķām ēkām, 2, 3, piemēram, ēkām.
mums ir bijušas šīs mācību vizītes no dažādām pilsētām Latvijā, ne tikai no Rīgas, no Cēsīm, Daugavpils, tā tālāk. Tā kā šie pašvaldības ir ieinteresētas veicināt šo te renovāciju, un kā kolēģis norādīja, šī uzticība ir svarīga, bet arī ir, arī šī te līderības jautājums par to, kurš izlēma, kuras ēkas tiek renovētas, un arī, piemēram, ēku apsaimniekotāji, kas aktīvi renovē savas ēkas, un tie kļūst par savā veidā šim te tirgus līderiem, un viņi veicina šo renovācijas kultūru, un tādā ziņā ir labi apmainīties ar šo pieredzi kaimiņu valstu starpā, lai pašvaldības arī pārņemtu šo pieredzi, kā veicināt šo renovāciju, kā kļūt par līderiem un virzīt tālāk. Tā kā, kādā ziņā Latvijā ir daudz vēl darāmā priekšā, jums ir tūkstošiem ēku, kas vēl gaida šī atbalsta saņemšanu. Jā, mēroga jautājums un tas vadības jautājums, tas, ko sauc par leadership, ja spēju uzņemties iniciatīvu un izvadīt procesu no sākuma līdz beigām. Es parēķināju, ja man personīgi vajadzētu to darīt. Attiecībā uz savu dzīvojamo māju man būtu jāņem 3 mēnešu bezalgas atvaļinājums, lai kaut ko iekustinātu salīdzinoši nelielu projektu mazai daudzdzīvokļu mājai. Tā kā liels cerības arī uz to, ka tomēr būs šie viens pieturas aģentūra un citi soļi, kas ļaus vienkāršākā veidā nonākt līdz tam rezultātam. Ieva kādu brīdi ir klusējusi, bet man ir viens jautājums, un Ieva varētu būt pirmā, kur to nokomentē. Man viens provokatīvs jautājums. Apmēram 10 minūtes mēs varam atļauties vēl šai diskusijai. Mēģinam tad pavisam īsti to nokomentēt. Tad mans priekšlikums vai jautājums vienlaikus ir šāds. Varbūt uzlikt pienākumu atjaunot visas mājas vienkārši pēc kārtas un viss. Negaidīt, kad tiek pieņemta kaut kāda lēmuma. Principā lielākā daļa, mēs zinām, kuras mājas ir jāatjauno, jārenovē. Var uztaisīt kaut kādu prioritāru secību, protams, pēc kritērijiem, kurus var zinātniskā veidā noteikt, kaut kādu prioritāšu noteikšanas matricu izmantojot noteikti. Vienkārši pasakām, viss, šī ir kauza ar mājām. Šeit ir tā prioritārā liste, te ir nauda, aiziet vienkārši nonstopā, maucam. Pūnieki saprot situāciju, finansētāji saprot situāciju, iedzīvotāji saprot situāciju, nekur neliksimies, būs renovācija vienkārši laižam nonstopā, nevis paļaujamies uz uzvedības īpatnībām, uz uztveres īpatnībām un kaut kā mēģinām tās barjeras pārvarēt sekmīgāk vai nesekmīgāk. Varbūt, ka tā mazliet tā striktāk ir jāpieiet. Vai Altums, piemēram, būtu gatavs tādam pavērsienam, ja jums ir nauda un viss jums pasaka, nevis ir projektu, teiksim, konkurss kā tāda, bet mums ir metodiski pēc kārtas ejam cauri, ir konvejers, pēc konvejeru principa. Šī vairs nebūs pātaga, šī būs runga vai kaut kas tāds, kas varētu kaut kādas mājas arī nospiest, var tiešā nozīmē, bet kaut kas ļoti līdzīgs, manuprāt, ir vienā mūsu dienvidu kaimiņu valstī, ka tomēr šis piespiedu motivācija tiek radīta ar kaut kādiem konkrētiem pasākumiem. Skaidrs, kad izdarot šādi, var rasties diezgan, kaut kādas zināmā mērā sekas, bet, ja saka pa Altum ir gatavs. Kāpēc ne? Ja? Bet tas tā ļoti provokatīvi, ja? Un tā ļoti tieši runājot, jo mēs tos pieteikumus ņemsim, mēs viņu saņemsim, bet atceramies, ko arī Ilze minēja, ko Jānis minēja par šo te kopējo. Tā māju energoefektivitāte ir kā puzle. Un, manuprāt, mēs šobrīd diezgan veiksmīgi to puzli liekam kopā no šiem visiem puzles gabaliņiem, gan dzīvokļu īpašnieku likuma izmaiņas, gan visādi šie atbalsta instrumenti, vienas pieturas aģentūras un tam līdzīgi. Man liekas, ka tas, kas mums šobrīd ir vajadzīgs vēl lielāks tas vilnis. Ja? Bet es esmu pilnīgi pārliecināta, ka mēs uz to ejam. Bet varbūt, Edmund, tev ir ko piebilst. Par to kārtīgo rungu.
Jā, nu, es droši vien jau, jāsaka tā, nu, nav jau nejauši, kad daudz dzīvokļu māju siltināšanai mums ir atbalsts. Tas atbalsts ir arī kaut kāda loģika, jo tām investīcijām kaut kādā noteiktā laikā ir jāatmaksājās. Visu šo periodu, kamēr mēs esam strādājuši vai ar 50 vai 40% grantu, tam apakšā ir bijis aprēķins par to, cik var ietaupīt un cik izmaksā būvniecība. Mums šobrīd finansējums, es tagad negribu samalāties, bet ir kad 160 vairāk miljoni. Diemžēl tas nav pietiekams valstī, cik ir 25,000 vai 30,000 daudzdzīvokļu mājas. Tas mēs nelielu daļu ar šo naudu varam nosubsidēt. Runāt par to, ka tagad mēs iesim visiem piespiedīsim, tas pirmkārt nav publiskā līdzfinansējuma tādam apmēram, tā kā joprojām no mūsu puses ir aicinājums tiem aktīvākiem pieteikties un būt pirmiem un saņemt šo atbalstu, jo visām mājām šobrīd atbalsta nav. Un cerēt, ka tāds atbalsts būs mūžīgi, var, bet mēs to garantēt nevaram. Tas laikam ir, tā ir viena lieta. Otra lieta, es nezinu, kā attīstīsies tas regulējums. Pie šī brīža izmaksā mūsu maksātspējas, es domāju, ka tā nenotiks. Tas, ko no mūsu puses mums ir jādomā, protams, arī par to, kas notiks pēc tam, kad fondu finansējums ir apgūts. Un tādā brīdī, visdrīzāk tas, uz ko mēs iesim, mēs domāsim par finanšu instrumentiem un dažādām lietām, lai šīs mājas pakāpeniski soli pa solim veiktu pasākumus, iespējams, pirms sakārtojot apkuri, pēc tam darot nākošās lietas, kas, atmaksājas samērā īsā laikā. Un tādā veidā solīt pa solītim panākot energoefektivitāti. Tad pirmā lieta iespējams, ka nebūs tieši, kā mēs visi iedomājamies, ka tā ir sienu siltināšana, bet ir ļoti daudz citas lietas, ko var izdarīt un arī būtiski samazināt šo patēriņu un panākt augstāku energoefektivitāti. Es domāju, ka tas visdrīzāk ies to ceļu, nevis to, kad piespiedu kārtā mēs šobrīd piespiedīsim, jo jāsaprot arī tā, ka ir arī kaut kādas samērojums lietas. Tam pretīm ir, ka joprojām vajadzēs banku finansējumu, tam pretī vajadzēs būvmateriālu ražotāju industriju, tam pretī vajadzēs tīri faktiskos būvniekus un tās lietas arī. Protams, ka mēs varam no vienas nozars uz otru pārcelt, bet, tā jau būs kaut kas nesamērīgs, tas beidzās ar nesamērīgi augstām cenām, un droši vien tas nav arī tas mērķis, ko mēs gribam panākt. Es neteicu, ka tas ir pareizākais risinājums, bet es gribēju jūs paprovocēt, jā. Līdz šim man patīk, ko es dzirdēju. Jā, es atvainojos. Manuprāt, gan Edmunds, gan Ieva ļoti labi jau minēja, gan par tiem puzles gabaliņiem, gan arī par finansējumu, nepieejamību, lai mēs pilnīgi visas rīt atjaunotu. Līdz ar to tas, ko es gribēju pateikt, ka kaut kādā ziņā tas, lai visas ēkas pakāpeniski atjaunot, ir arī tas, ko es iepriekš minēju, par šo energoefektivitātes klasu un tā, bet ar nosacījumu, ka joprojām jābūt, šim visam atbalstam visos soļos, šim viens pieturas aģentūrām, tehniskai dokumentācijai, līdzfinansētai, atbalstam vismazāk aizsargātajiem cilvēkiem un tam līdzīgi. Un tam līdzīgi, ir jābūt sakārtotam, ir jābūt šim fondam, vai es nezinu, varam nosaukt viņu kā gribam, tam finansējumam ir jābūt tā, lai mēs esam gatavi visas ēkas, tiešām pakāpeniski un sistemātiski stumt, ir jābūt nozarei gatavai, bet bez šaubām uz to ir jāiet, jo ēku skaits ir ļoti, ļoti liels. Tad pagājušā gadā ar to, ka noslēdzās programma, Latvijā atjaunoja, jau neļaus sameloties, man liekas, 270 mājas, vai, tuvu tam, tas bija 3 reizes vairāk, vai gandrīz 4 reizes vairāk nekā iepriekšējos gados. Tad pieņemsim, ja šī ir tā, tas pīķis, ko būvniecības nozara var veikt, tie tāpatās, lai atjaunotu kaut kā Rīgā tās 6000 mājas, tie ir 20 gadi. Un tas bija ļoti, ļoti liels pīķis, ļoti lielas cenas, noslēdzās programma, nav variantu un tam līdzīgi.
Ar to es gribētu teikt, ka vienkārši ļoti daudz ēkas, un pat ja mēs šodien sāksim visas 100 ēkas gadā atjaunot, kas ir salīdzinoši liels rādītājs, tad laiks, lai visā Latvijā atjaunot visas ēkas, un viņas būs jāatjauno ne jau tāpēc, ka CO2 emisijas, tāpēc, ka siltumenerģijas patēriņš vai tam līdzīgi, vienkārši, lai šīs ēkas sakārtot tehnisko stāvokli, agri vai vēl tas būs jādara. Līdz ar to ir jāprioritizē, un uz to ir jāiet, taču soliet pa solītim sakārtojot visus šos te aspektus. Paldies. Paldies, un varbūt pēdējie 2 īsi komentāri Ilze un Inga. Jā, droši vien īsi piebilstot, es noteikti piekrītu iepriekš runātajam. Mēs nevaram uzreiz vicināties ar rungu. Mums sākumā ir jāizbūvē visas laipiņas, visi tiltiņi un jāsaprot, ka viss strādā, ka cilvēks var noiet pa to taku no sākuma līdz galam ļoti ātri un efektīvi. Pirms mēs ķeramies pie tik drastiskām metodēm. Mums sākumā ir jāļauj cilvēkiem iet pa to taciņu, nevis kā pie mums izbūvē tagad ceļu, un tad cilvēki izveido taciņu blokus, tad mēs ieliekam tās taciņas, vai cilvēki aiziet, un tad jau mēs tiksim uz priekšu. Un es gribēju pateikt to, ka tā ilgtspējas kontekstā varbūt kaut kāds, ir jāpadomā, kā vēl vairāk atbalstīt pašvaldības, kas varētu partnerībā, ar daudzdzīvokļu mājām palīdzēt. Kāpēc? Jo mums ir tur siltuma pieslēgumi, daudzām mājām viņi nav centralizētai, tas ir jābūvē, pa kādu naudu pašvaldību būvēs, mums ir notekūdeņi, mums nav to sistēmu tiem notekūdeņiem atsevišķi, bet mums jaunās prasības regulējums, tā kā liek tam pievērsties. Es teiktu, ka tur arī ir iespējas varbūt vairāk vajag atbalstīt pašvaldības, kas var to arī investēt, palīdzot arī daudzdzīvokļu māju, teiksim, īpašniekiem. Un noteikti gribu pateikt arī, tiešām paldies no visām pašvaldībām, kas līdz šim ļoti ilgi ir palīdzējušas ar dažādām saviem atbalstiem, grantiem, programmām. Tur ar mums ir ļoti laba partnerība visās Latvijas pilsētās. Paldies! Mums tikko parādījās ekstra 7 minūtes sarunai. Tehniskas aizķeršanās un ķibeles mazliet apsēdušas mums šodien ir, bet tas dod iespēju paturpināt sarunu. Ļoti labi, paldies par jūsu visu komentāriem. Tā savā ziņā bija tāda neliela provokācija, protams, par to, kādā veidā efektivizēt nozarē notiekošo un radīt varbūt lielāku prognozējamību. Varbūt tā prognozējamība būtu tāda smagnējāka uzreiz. Es ļoti labi arī saprotu, un es domāju, ka arī visi dalībnieki, nozares dalībnieki vai procesos iesaistītie, tas, ko angliski sauc par stakeholders, gan tie, kur ir energoefektivitātes pasākumu saņēmēji pusē, gan tie, kuri kaut ko piedāvā otrā pusē. Ka visi saprot, ka ir daudz elementi, ka nevar centralizētā veidā pilnīgi visu izdarīt. Tas nebūtu prātīgi, tas reti, kad strādā, tad tam jābūt diezgan autoritāram pārvaldības modelim, un tas lielā mērā arī izslēgtu tirgus procesus. Droši vien, ka taisnīgi tomēr ir paļauties uz to, ka tie, kur ir aktīvāki un kur vajadzība ir lielāka, tie līdz rezultātam nonāk pirmie. Vienkārši ir svarīgi, lai piemēram pārvaldnieki vai apsaimniekotāji nesnauž vai neaizbildinās ar to, ka viņiem jau rociņas īsas vai arī darba daudz, vai arī gluži otrādi vienkārši nesnauž neko nedarot, jo, lūk, iedzīvotāji neizrāda interesi, ja iedzīvotāji neizrāda interesi, bet tu apsaimnieko energo neefektīvu ēku, tad tu kā pārvaldnieks lūdzu dari savu darbu, kas ir likumā noteikts, un ej pie šiem cilvēkiem un saka, mēs redzam no jūsu rēķiniem, ka jūs vienkārši 5 gadus pārmaksājat par siltumu, un to, ko jūs 3 mēnešos pārmaksājat, jūs varētu nosiltināt pusi mājas. Pilnīgi reālas situācijas. Un tas būtu baigi nelāgi, ja pārvaldnieki būtu pasīvi, kā laikam Jānis arī teica, ka pārvaldnieki nevienmēr ir ieinteresēti. Bet es zinu, ka Andres gribēja piebilst kaut ko. Es gribēju piebilst tikai to, ka mums tiešām ir
jāapzinās, ka renovācija un energoefektivitātes jautājumi jau nav tikai tādi tīri tehniskas dabas jautājumi vai enerģētikas jomas jautājumi. Tie ir cilvēku labsajūtas un arī sociālās drošības jautājumi. Nu, mēs šeit visi esam taču iedzīvotāji, mēs esam daļa no arī dzīvokļu īpašnieku kooperatīva vai apvienības. Nu, no klātsošajiem daudz piedalās, daudz dažādos īpašnieku apvienībās un daudz no jums ir domājuši tātad, vai atbalstīt revolūciju vai nē, vai jūs atbalstītu renovāciju, piemēram, kā Igaunijā, tad, kur mēs esam izlēmuši, ka 1600 dzīvokļus, lai atjaunotu, tātad, ja mājas atjaunot, mums būs $500 000 eiro nepieciešams, un cilvēki varbūt nevarēs nosekt, ja viņi nepelna vairāk naudas, un ja jūs pelnat 1500, 1600 eiro, jums, protams, ir jāpadomā, vai jūs varēsiet jāprēķina, vai varēsiet piedalīties šādas renovācijas finansēšana. Un Igaunijā mēs esam sapratuši, ka mums ir jākoncentrējās vairāk uz cilvēku iespēju, nevis uz tehniskajām iespējām. Cilvēkiem ir jāpieņem lēmums, un arī viņiem ir jābalso tātad šajā dzīvokļu īpašnieku apvienības, ir sapulcē, kopsapulcē, tātad par to, ka tas ir jālazē. Viņiem ir jābūt drošībai par to, ka viņi varēs nofinansēt. Tas ir sociāls dabas jautājums, un no tātad arī sociālas drošības jautājums, tātad pasargātības jautājums. Tas ir tas, ko gribēju piebilst. Skaidrs, jā, mēs diskutējam par tām tehniskajām un organizatoriskajām iespējām, bet vienmēr apakšā visam arī ir tas cilvēku faktors, un tā nauda kādam šodien ir vērtīgāka nekā viņš domā, ka tā būs rītdien, jā, vai citi varbūt skatās tālāk, bet tie parasti ir tie, kuriem ir lielāka stabilitāte, un vismaz patērētāju pētījumi rāda, ka tomēr mazākums cilvēku izdara to vērtējumu tālāk nākotnē, kad saprot, ka tas ieguldījums šodien ir, ka labāk iztērēt to vienu naudas vienību šodien, kamēr tev tā ir vēl esošajā vērtībā nekā inflācija, nekā mēģināt kaut ko gaidīt nākotnē, kad inflācija to apēdīs. Un faktiski jau te aprēķini ir bijuši, ka katru gadu tas mājas uzkrājums, ko vien māja neveic energoefektivitātes pasākums, tie, teiksim, uzkrātie 50 000 par 5-6 tūkstošiem samazinās katru gadu, jā. Jā, Edmund. Jā, varbūt viens komentārs uz beigām. Es domāju, ka tas, kas mums ir būtiski, lai palīdzētu arī iedzīvotājiem tos lēmumus pieņemt, lai viņi būtu prasīgāk arī pret saviem apsaimniekotājiem, spētu salīdzināt, mums ir jāveido diezgan caurspīdīgi šī situācija gan par apkuras tarifiem pilsētās, lai vienkārši mēs redzam, cik kurā pilsētā tas maksā, lai var prasīt, piemēram, arī savai pašvaldībai vai centralizētā siltumapgādes uzņēmumu, kāpēc pie manīm maksā apkura daudz dārgāk nekā kaimiņu pilsētā. Mums būtu ļoti labi, kad var redzēt pilsētas māju līmenī šos patēriņus, teiksim tā, lai faktiski arī apsaimniekošanas maksas un šīs lietas, jo caurspīdīgāks šis tirgus būs, jo klienti būs prasīgāki, jo principā arī tiem tirgus dalībniekiem, kas spēs piedāvāt kvalitatīvāk par atbilstošāku cenu šo pakalpojumu, jo vieglāk arī būs iespēja iekarot šo tirgu. Un tas ir, teiksim tā, kas man liekas, kas ir ļoti būtiski šim tirgum. Viņš varbūt, teiksim tā, līdz šim nav bijis tik ļoti caurspīdīgs, bet faktiski daudzas lietas iet uz priekšu un kļūst arī tās tehnoloģijas, kā faktiski var nolasīt šo patēriņu, kļūst daudz modernāks. Līdz ar to es domāju, tas ir tikai laika jautājums, ka mēs tādā situācijā būsim un faktiski arī ļoti daudz lietas atrisināsies no tā, kad iedzīvot arī kļūst daudz prasīgāk arī pret saviem pakalpojumu sniedzējiem. Šajā brīdī es pat varētu teikt, ka ir vērts teikt, ka labs noslēgums šai paneļa diskusijai, manuprāt, kā vienmēr optimisms, saglabāsim optimismu, situācija uzlabojas, vēl pirms 10 gadiem tā bija diezgan bēdīga, tā ar katru gadu kļūst arvien labāka, iedzīvotāja aktivitāte aug, es ceru, ka Andresa teiktais par uzticēšanos arī
lēnām pakāpeniski piepildās. No vērojumiem šķiet, ka varētu būt labāka sadarbības starp apsaimniekotājiem un iedzīvotājiem, ja runa ir par daudzdzīvokļu ēku siltināšanu. Iespējams, ka arī tās ministrijas un institūcijas, kuras šeit ir pārstāvēts, varētu ik pa laikam pabakstīt vai pamāt apsaimniekotāju virzienā, ka draugi arī jums ir zināma funkcija, ne tikai izrakstīt rēķinus, kuros acīm redzams, ka ir iedzīvotāji pārmaksā par to pašu siltumu, par enerģiju, bet darīt, lai tas nenotiktu, no vienas puses pakalpojums sniedzējiem vienalga. Gala lietotājs tāpat par visu beigās samaksājam. Bet no otras puses tā nav īsti atbildīga tāda pieeja. Tad droši vien ir vēl kur augt. Bet ar šo es gribu pateikt visiem paneļa dalībniekiem paldies. Jānis Ikaunieks, Ilze Kukute, Inga Iļina, Ieva Vērzemniece, Andres Jādlā, Edmunds Valantis un arī Reinis Apboltiņš kā moderators